Iet uz visu pilnu enerģētiku, cik vien ir, un mēs te dejojam un dziedam un runājam un mīlam un ienīstam un atkal priecājamies un visas tās emocijas šeit, es domāju, ļoti, ļoti uzplaukst. Jautrā atraitne. Manuprāt, šī ir pasaulē pat viena no populārākajām operetēm kā tāda. Un varbūt ir viena lieta, ka arī pasaules slaveni operas solisti nereti dzied koncertos kādus fragmentus, kādas ārijas, kādus numurus, kādus duetus, ne tikai no daudzām Lehāra operetēm, protams, arī no Jautrās atraitnes. Un, nezinu, viens no populārākajiem, protams, ir šis te priekšpēdējais operetes numurs, Hannas un Danilo duets slavenais, tāpat arī Danilo izgājiens par Maksimu, tāpat arī noteikti Hannas Danilo, tas zirgu jāšanas nosacīti duets un tā tālāk. Ja. Domāju, te ir ļoti daudz tādi publikas uzmanību saistoši numuri, kaut vai izcilais septets, ja, 7 vīru dziedājums par to, kā viņi vienkārši mīl sievietes un to ar kaisli un emociju izdzied. Jā, tas ir tāds klasiskās operetes, varbūt etalons. Jā, no tādā ziņā, jā, mēs paskatāmies uz šo materiālu, tad, ja gribētu cilvēkam, kurš nekad operetes teātrī nav bijis, ja gribētu pateikt, no ko viņam vajadzētu kā tādu, lai saprastu, kas ir operete, ka viņš vispār nekā nezina. Tad, teiksim, Jautrā atraitne, manuprāt, atbilst vislabākajiem kanoniem, ja kādai jābūt klasiskai operetei. Bet vēl viena lieta tur nāk klāt. Kopš tiem laikiem mēs esam kaut ar novēlošanos izgājuši cauri mūzikliem, ir bijuši roka operas, un gribot, negribot, mēs nevaram izlikties, ka tā visa nav. Un ne jau tāpēc kaut ko mēs pārveidojam vai kas, bet kaut kas no šī mūzikliskā, gribot, negribot, viņš nāk iekšā tajā, ko mēs tagad darām. Un tas nav tā, ka tīšām mēs gribētu kaut ko modernu darīt vai kaut ko tam līdzīgi, nē. Vienkārši daudz, kas tāds, ko varbūt kādreiz tikai tā stāvēja, izdziedāja, tagad kaut kā, tas nevar, te ir vajadzīga šī kustība vēl un tā tālāk. Brīnišķīgi strādā Alberts Gelerneks, man liekas, ka tur būs. Tāpēc arī Sonāta teica, ka viņi tik daudz nav dejojis. Man liekas, ka arī kurs, kas šeit piedalās, nebūs nekad nevienā iestudējumā tik daudz dejojis, bet savādāk vienkārši arī nevar. Operetē, kas ir... Protams, ka viņi gribās, lai viņi būtu krāšņi, bagātīgi un tā, un tas viss, centīsimies, ko mēs varam. Bet pirmkārt, viņi nedrīkst būt smaga, viņi nedrīkst būt garlaicīga. Man jau šķiet, ka Mīrols ļoti pareizi pateica, ka nekur jau tā opereta nav pazudusi, un tā opereta visu laiku Latvijā ir bijusi. Gan šīs operetes fonda rīkotās izrādes, gan arī mākslinieki ir dziedājuši atsevišķi opera ārijas un fragmentus un koncertu, tā kā žanrs jau nav tā, ka tas būtu galīgi aizmirsts. Kas attiecas uz manu lomu, tad jaunums man būs tas, ka savā 20 gadu skatos pieredzē, operas skatos pieredzē man ir nācies tēlot slepkavas un mīlētājs un ko tik neko, bet pirmo reizi man būs laikam loma, kur es būšu, vīrs, kura krietni jaunākā sieva, ir atradusi sev kādu sirds āķīti, un man būs jātiek ar šo galā. Tas man būs jauns izaicinājums, es tādā lomā vēl nebūšu bijis. Tā, un vēl ir tāds zināmas līdzības ar šo kalnu zemi, kā mēs visi secinājām, tātad barons un vēstnieki no vienas nelielas zemītes, ja, un tas patriotisms, kas viņos mīt, varbūt kādam, kurš nāk no lielas nācijas vai no lielas zemes, šķiet vai naivs vai
pārspīlēts vai nepamatots, bet manuprāt, ka mūsu skatītājiem šī sižetiskā līnija būs ļoti labi izprotama, jo kaut kāds zināms paralēls mēs tur varam vilkt arī ar savu mazo visiem tik mīļo zemi. Jautrā atraitne pati par sevi ir ne tikai leģendāra muzikāli, bet arī viņa ir tāda modes leģenda, jo līdz ar jautro atraitni, pateicoties jautrai atraitnei, mainījās pilnībā sieviešu modes siluets. Kļuva populārs tā saucamais S-veida siluets, un milzīgās cepures ar puķēm un spalvām tā arī sauca The Merry Widow Hat, tātad jautrās atraitnes cepuri. Kad 1907. gadā šī operete tika pirmoreiz iestudēta Amerikā, pirms tam viņa bija Eiropā iestudēta vairāk kārt, tad Amerikas producenti izdomāja tādu reklāmas triku, ka viņi varētu pirms izrādes dāmām izdalīt šīs milzīgās cepures. Un, protams, ka cepures visām dāmām nepietika un sākās milzīgs kautiņš. Var iedomāties, kā šīs dāmas 7. gadā visās šajās korsetēs un kleitās kāvās, bet katrā gadījumā tāda ir leģenda, ka tā tas ir bijis. Runājot par šo opereti, mans uzdevums, ko man deva režisors, ir, lai tā būtu tāda atgriešanās laikā, kad vīrieši vēl bija ļoti eleganti, katram kungam bija vismaz viena fraka, dāmas bija izteikti sievišķīgas, visi kostīmi ir veidoti laikā, attiecīgi 1905. Gada modei atbilstoši. Pati Hanna Glavārī, galvenā varone, ir vismodernākā, viņas siluets jau ir šis S-veida, pārējās visas dāmas vēl ir tādas mazliet iepriekšējais gadu desmitas, tādas, varbūt nedaudz izcakotākas, mazliet mietpilsoniskākas. Hanna ir tāds svaiga gaisa malks visā šajā sabiedrībā. Ļoti karstasinīga. Viņa ir savas mīlestības dēļ gatava uz visu. Protams, viņi tur visu laiku pielaiž kaut kādas muļķības, kuru dēļ viņi abi nespēja atrast kopēju valodu un neviens nevar piekāpties. Un tā ir īstenībā arī tā visa operetes tā spēles sastāvdaļa. Bet, es domāju, ka tieši tajā emociju kvantumā un tajā daudzumā patiesumā, varbūt eksplozijā pat varētu teikt, ir tā visa šī te operetes jēga un varbūt arī es teikšu dzīves sastāvdaļa. Un man jau patīk, ka arī dzīvē ir šādas te eksplozijas un ka cilvēki nebaidās atklāti pateikt, ko viņi domā, atklāti izjust savus jūtas. Jā, varbūt atklāti arī pieļaut muļķības. Bet es domāju, ļoti liela sastāvdaļa, ko es teiktu, es nekad mūžā tik daudz neesmu dejojis vēl skatos. Tā kā es varbūt vismaz uz korda baleti kādreiz varēšu pretendēt. Domāju, ka tās nav atsevišķi ne dejas, ne kustības, ka tas ir tāds vienots veselums, lai, kā saka, lai tas sižets, lai tā dramaturģija turpinātos arī tai plastikā. Es domāju, ka mans uzdevums ir tieši parādīt, ka choreogrāfa nav bijis. Lai no malas neizskatās, ka ir choreogrāfs, lai izskatās, ka tā ir viņu mirkļa emocija, ka viņi to, ko viņi jūt, domā un pārdzīvo tajā brīdī, lai tas organiski saplūst arī ķermenī. Tāds mans uzdevums, nevis radīt, ka tās, protams, ka ir atsevišķas dejas, kur piedalās dejotāji, ļoti profesionāli dejotāji, bet man liekas, man jāpalīdz režisoram ar organiku, lai tas iekļaujās, lai nav ir tikai, kā es saku, lai nav kadrējums, ka tagad es apstājos te, pateicu kaut ko, aizgāju tur, pateicu kaut ko. Tāds tas uzdevums, vienkārši sakot, viss ļoti vienkārši, lai, kā saka, lai mēs dzīvojam dabisku dzīvi un dabisku emociju dzīvi. Viss vienkārši. Frants Lehārs. Patiesībā es gribētu teikt, ka viņš noteikti ir viens no pazīstamākajiem un izcilākajiem šī žanra pārstāvjiem. Un arī, manuprāt, tieši Lehāra operetes varētu būt Latvijā
visvairāk uzvestas. Gan man tā vēsturiski atskatoties, pavisam detalizēti grūti spriest, bet katrā ziņā no šiem te austro-ungāru meistariem, Francis Lehārs, Imre Kalmans, tie klasisko operešu komponisti, kuru darbi, manuprāt, Latvijā tiešām tādā vēsturiski atskatā raugoties, ir uzvesti visvairāk. Protams, bez jautrās atraitnes viņam jau vēl ir tādi izcili darbi kā Smaidu zeme. Protams, ir vairākas viņa operetes, kuras Latvijā nav uzvestas. Piemēram, viņa pēdējā operete Džudīte, kura varētu būt kādreiz mūsu sapnis to arī uzvest un parādīt Latvijas skatītājiem un klausītājiem. Ar ko Lehārs ir saistošs? Protams, noteikti ar savu melodiku un noteikti viennozīmīgi viņš ir arī meistars orķestra instrumentācijā. Sakārtojot, teiksim, dziedošos numurus ar instrumentālajiem numuriem un izmantojot orķestri un parādot orķestra krāsas. Īstenībā tādos neatkarīgā teātra apstākļos jautru atraitni studēt, tas ir diezgan liels izaicinājums. Ja. Bet atkal tāda pozitīvā lieta ir, kad šādos apstākļos ir iespējams arī savākt kopā ļoti interesantu dalībnieku tādu parādi. Es nezinu, kā citādi varētu, piemēram, realizēt to, ka šajā izrādē piedalās 3 tenori. Jolanta Strīkaita, Dainis Skutels, tātad arī galveno lomu tēlotāji. Kur, man liekas, arī tas vilinājums arī bija pēc šo izrādi iestudēt, tāpēc, kad mums likās, ka no Sonora Vaica viņai ir jānodzieda, jānospēlē šī loma. Un tad, ja ne tagad, un tāpat arī ļoti interesanta, otrā sastāvā būs ļoti interesanti jauna dziedātāja, kas ir mācīsies Itālijā, sākos Latvijā, mūsu paša Latvija, kas pārcēsies uz dzīvi Itālijā, Anti Jankovska. Arī ar ļoti interesantiem atbilstošiem dotumiem šai lomai. Un tas varbūt ir viens. Interesanti vēl ir tas, ka jautrās atraitnes sakarībā, ka šis stāsts ir, šī opereta varbūt ir laikam viena no vispopulārākajām, ja mēs neņemam vēl Sikspārnu slaveno Štrāvasi. Ja? Un ar Sikspārnu tur ir tā, ja tas ir īsti pa spēkam tikai īstam pamatīgam operas teātrim, tad, teiksim, mēs tādu nevarētu izkustināt, nevarētu pacelt. Tur tomēr vajadzīgi ir visi tie resursi, kas ir milzīgā teātrī, un tāpēc cerēsim, ka skatītājiem par prieku Nacionālā operā būs šī izrāda rudenī. Šī paša gada, ja tātad vēlēsim viņiem panākums. Un savukārt atraitni, manuprāt, ir tā izrāda, kuru mēs, ja būs palīdzība un augšķi, tad tā vajadzēs notikt, ka tad mēs arī tiksim ar viņu galā. Un kas ir varbūt interesanti, man liekas, iepriekš mums tieši, šis atraitnes librets, viņš būtībā ir varbūt viens no labākajiem libretiem, kāds ir klasiskajās operetēs sastopams, tāds visloģiskākais un varbūt pietiekami asprātīgs, bet tur ir viena interesanta lieta, kad tajā laikā, 20. gadsimta pašā sākumā, kad vēl neviens nevarēja iedomāties, ka sekos kaut kāds pirmais pasaules karš, pēc tam otrais pasaules karš, ka likās, ka mēs esam cilvēci kļūst tik gaiši un tik tādi, ja, kad tāda zinātnes atklājuma pēkšņi, ja cilvēks kļūst tik varens, jau sāk lidot pa gaisu, braukt ar mašīnām pa ielām, visu mēs varam, mēs taču visi esam gudri un labi un tā tālāk, ja. Lielās impērijas, kuras likās ir uz visiem laikiem, Austrijas impērija, kurā Lehārs bija. Un tad viņi tā pasmaidīja par mazu valstiņu, kur tur tā kuļās kaut kur pa kaut kādu Eiropas nomali, ja, un kuriem ir milzīgas finansiāls problēmas, izrādās Melnkalna, tā bija domāta, kur tajā laikā bija tāpat kā tagad Grieķija parādos līdz ausīm, ja, un viss par viņu pasmējās. Un tas, it kā ārpus mīlas sižeta, otrs sižets ir par to, kā šī valstiņa tās atraitnes dēļ ir nonākusi tagad finansiāla kraha priekšā. Un
Tagad, strādājot pie īstam ar to libretu, pēkšņi interesanti, man liekas, tā lieta, kad tad, kad Amerikā ļoti daudz iestudē šo pašu sižetu, un amerikāņi tā īsti nesaprot, ko nozīmē tāda maza valstiņa Eiropā, kur arī grib būt kaut kas, un arī lielās impērijas to diez vai saprata. Bet mēs tādi maziņi, par kuriem bieži vien tur tā, pat iesmēja, ja, kur tad jūs esat un kas jūs esat, neskatoties uz visu, kā mēs cenšamies būt, mēs kaut kā savādāk to visu izjūtam. Un tur nāk kaut kāda klāt, tāda kaut kāda, manuprāt, tāda vērtība, ko tikai tāda, kā mēs varam saprast, igauni, lietuvieši, latvieši, ja, un tādi. Un kā mēs iestājamies par to savu zemi, kā mēs par viņu cenšamies būt patrioti tajā pašā laikā atkal nokļūstot visādos komiskos pārpratumos un klapatās un tā tālāk, un tik un tā mēģinot saglabāt uzticību tie savai tēvzemē. Tur kaut kas ļoti jauks un tāds foršs ir, jā. Šobrīd es varbūt izjūtu, ka operete patiešām ir tāda mākslas sintēze, kāda, man liekas, nevienā citā žanrā nav. Jo te ir gan jābūt vokāli ļoti spēcīgi labi sagatavotam, jo muzika tiešām Viļas dziesma un pirmā uznāciena ārīma tiešām prasa ļoti labu vokālo sagatavotību. Tas, ko mums patreiz Alberts liek virsū uz dejām, tas prasa milzīgi, es teiktu, priekš manis liekas ļoti liela dejas izpratnes un, es domāju, tieši fiziskās sagatavotības. Ja? Un, protams, aktierspēle, kur par spīti visam nedrīkst kļūt uzspēlēta, kurā ir jāpaliek visām šīm te dabiskajām izjūtām, sajūtām un jā, kurš varbūt citreiz tiek padotas skaļāk, par cik mēs esam uz skatūs. Ja? Bet, kā es saku, vienmēr uz skatūs mēs varam atļauties to, ko dzīvē mēs nevaram atļauties. Es dzīvē ļoti daudz ko noklusēšu, nepateikšu, un tad šeit ir tā vieta, kur es neklusēšu un visu pateikšu, ja būs ierakstīts scenārijā. Kas ir raksturīgs klasiskajai operetei? Protams, tas, ka sižeta gaitā ir daudz un dažādi pagriezieni, sarežģījumi, kā vienmēr dažādas mīlas attiecības, kā jau dzīvē. Manuprāt, operete kaut kur ir tāds aizraujoši un, manuprāt, patīkami aizraujoši žanrs, kas šīs te cilvēku attiecības un sadzīviskās situācijas spēj skaisti parādīt, un, manuprāt, tas arī piesaista cilvēku uzmanību šim žanram. Un, protams, arī mūsu iestudējums, es domāju, ka spēs aizrautīgi pastāstīt par jautrās atraitnes baudzinājumu, vilinājumu, kad visi kalnu zemes vēstniecības pārstāvji cīnīsies par iespēju iegūt jautrās atraitnes roku un caur dažādiem azartiskiem sižeta pagriezieniem es ceru, ka mums izdosies arī kā jau gandrīz visas operetes, kuras noslēdzas ar laimīgām beigām, es ceru, ka mēs arī spēsim aizrautīgi skatītāju uzmanību līdz šīm laimīgajām beigām noturēt.